Tā, šodien mēs dodamies uz televīziju un radio, mums ir tāda mācība ekskursija. Lūk, patiesībā no centra diezgan grūti līdz turienei nokļūt ir, ja šobrīd mēs vēl projām maldamies. Ja pat pasniedzēji šeit tad nezinu, kurā vietā īsti jābūt, bet nu, izstāsta, ka mēs drīz būsim galā. Un par to, kā mums tur sekmēsies, redzēsim tālāk. Esam uzgaidāmajā telpā, lejā. Esam tikko ieradušies. Gaidīsim pārējos grupas biedrus, jo mums ir jābūt ap kādiem 20. Pagaidām mēs esam tikai 7. Tā kā tā. Dress code here, but I don't check it päällä. Okei. Täytyy vastata. Okay, yes, please, come. So this is our main new studio, and I heard that somebody asked, do you need to wear a jacket before you go and do your presenting? Yes, we do have, in a way, a dress code, and men normally they have their suits on, and it's fun for them to try to sit in there and take pictures. Nopeasti katsomaan meitä uutta automaatiota. Saanko näyttää siltä, että tekisi töitä? Ei tarvitse. Okay. So this is our really new control. You can smell that it's refreshing here. Transmission in the future, the cameras are robot cameras, and they are. The duty editor is sitting in here, and he's the one who is then, if we have lives or if we need to change subjects in the transmission during the transmission, then the duty editor gives the orders. Lūk, esam veiksmīgi pabeiguši mūsu lekciju televīzijā. Ļoti stilīgi, modernas tehnoloģijas. Salīdzinājumā ar Latvijas televīziju, nu cik es esmu redzējis, tad šeit viss ir daudz augstākā līmenī. Un patiesībā ļoti gribētos strādāt tur, bet nu jā. Pagaidām dodamies uz tramvaju. Tāls ceļš vēl ir ejams, bet nu mēs cenšamies. Tā kā, labi, tā.